Sveiks, mazais klausītāj! Vai tu zini, kas notiek mežā pēc tam, kad ir iestājusies tumsa? Šovakar es tev pastāstīšu pasaku par balto pūci un viņas sapņu groziņu. Iekārtojies ērti, aizver actiņas un klausies uzmanīgi. Vietā, ko sauc par miega birzi, bija iestājies kluss vakars. Zvaigznes jau mirdzēja virs koku galotnēm, un mēnesis vēroja mežu no augšas. Kamēr citi zvēri gatavojās uz gulēšanu, darbam gatavojās kāda īpaša būtne – baltā pūce. Baltā pūce nebija parasta pūce, viņa bija sapņu auklīte. Viņas uzdevums katru vakaru bija nemanāmi nogādāt sapņus katram meža zvēram un tā bērniņam. Pirms pacelšanās gaisā pūce pārskatīja savu apaļo groziņu, kas bija pīts no kārklu klūgām un gaismas stariem. Groziņā gulēja simtiem sapņu. Tie bija koši un krāsaini un kustējās kā mazas liesmiņas. Klausītāj, kā tev liekas, kādā krāsā groziņā ir visvairāk sapņu? Groziņš bija gatavs, un pūcei bija laiks doties ceļā. Viņa pacēlās virs koku galotnēm, spēcīgi vicinot savus sudraba baltos spārnus. Viņas pirmā pietura šovakar bija pie mazā zaķēna Ziedauša. Ziedausis visu dienu bija skraidījis pa piesnigušo mežu un vēlis sniega vīrus. Viņš bija noguris, taču miegs nenāca. Viņš atcerējās dienas piedzīvojumus un nevarēja nomierināties. Baltā pūce nosēdās uz viņa mājiņas jumta. Šonakt tev būs sapnis par milzīgu burvju koku, kurā aug saldi un kraukšķīgi burkāni, viņa teica un uzmanīgi ielaida oranžu sapnīti zaķēna mājiņā. Ziedauša plakstiņi kļuva smagnēji, viņš sirsnīgi nožāvājās, izstaipījās un aizmiga. Baltā pūce klusi pacēlās gaisā un turpināja ceļu. Viņas nākamā pietura bija dziļāk mežā pie pelīšu ģimenes. Mazā pelīte Pūpēde visu vakaru bija neomā, jo nespēja ērti iekārtoties gultiņā. Viņa grozījās un grozījās, vīkšķījās un vīstījās. Baltā pūce viegli nosēdās aiz loga. Mīļo peļuk, tev šonakt vajag tādu sapni, kas ir maigs un salds kā kakao krūze, viņa noteica un izvilka no groziņa dzintara krāsas sapnīti. Tas bija tik silts un mierīgs, ka uzreiz palīdzēja Pūpēdei pagriezties uz ērtāko sānu un aizmigt. Tālāk pūce aizlidoja uz mazā alnēna Alekša pļaviņu. Aleksis jau gulēja un miegā spārdīja kājas. Viņš sapņoja, bet sapnis bija pārāk ātrs un trauksmains. Baltā pūce zināja, kā palīdzēt. Šādi sapņi jāpadara lēni un rāmi. Viņa izcēla no sava groziņa pašu vieglāko sudraba sapnīti. Sudraba sapnis uzreiz aptina alnēnu kā mīksta sega. Alekša straujās domas beidzot nomierinājās. Viņš dziļi ieelpoja. Tad gari izelpoja. Un bija gatavs saldi gulēt visu nakti. Pūces ceļš turpinājās. Viņa apciemoja
Lapsiņas Lailiņa salu un uzdāvināja lapsiņai rozā sapni, kurā Lailiņa skrien pa lieliem saulainiem pļavas laukiem. Tālāk viņa devās uz vāverēnu Rūda koka dobumu. Viņam tika sapnis par piparkūku cepšanu. Un vecmāmiņai Āpsenei Pūce atnesa zaļu pavasarīgu sapni, kas bija tik svaigs kā meža gaiss pēc lietus. Katrs sapnis nonāca tieši tur, kur tam vajadzēja būt. Kad groziņš bija gandrīz tukšs, baltā pūce uzlaidās uz lielās priedes paša augstākā zara un teica: Tagad ir pienācis laiks pēdējam sapnim. Šis sapnis bija īpašs. Tas bija domāts bērnam, kurš klausās šo pasaku. Viņa no groziņa izvilka baltu apaļu gaismiņu, kas mirdzēja kā sniegpārsliņa. Šis sapnis ir tavs. Tas ir silts kā apskāviens un sargās tavu miegu līdz pašam rītam. Klausītāj, vai tu vari ar pirkstu pieskarties savai pierītei un iztēloties, ka tieši tur pavisam viegli nolaižas mazā sapņu sniegpārsliņa? Pūce aizvēra savas lielās gudrās acis, apkļāva spārnus ap sevi un nodomāja: cik skaista nakts. Mēness maigi spīdēja, groziņš bija tukšs un mežs kluss. Visi sapņi bija nogādāti un visas sirsniņas mierīgas. Tagad arī tev, mazais klausītāj, ir pienācis laiks doties gulēt. Tiekamies nākošajā pasakā. Ar labu nakti!